ir jūsu viedoklis par skolotājām? Ļoti labs, jo mūsu skolotāji ir tā kā mūsu otrā ģimene. Viņi mums palīdz, tā teikt, tiekties tālāk, izaugsme, liek mums justies kā nekā arī droši. Mūsu skolotāji, kuri arī ir mūsu audzinātāji, viņi parāda to, kā viņi uztraucas par mums un mēģina padarīt mums, tā teikt, skolas dzīvi vieglāku. Ja ir kādas problēmas, vienmēr var griezties pie šī audzinātāja. Visvairāk man patiktu ķīmija, tieši dēļ savas skolotājas. Viņi ir saprotoši, viņi viegli paskaidro tēmu, kuru pat ļoti vienkārši var saprast. Manuprāt, viedoklis par skolotājiem ir ļoti labs, jo skolotāja darbs tas ir ļoti grūta profesija, jo visu laiku vajag komunicēt ar cilvēkiem, mācīt bērnus. Tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti grūti. Ir brīnišķīgs, jo viņi mums palīdz un atbalsta. Pirmkārt, skolotājiem jābūt, pēc mana uzskata, labsirdīgākiem, uzklausošākiem, drusku arī mierīgākiem. Skolotāji ir ļoti labi un viņi vajadzīgi jebkuros laikos, un bez tiem nevarētu pastāvēt neviena valsts. Ja kaut ko nesaprotu, tad paskaidro. Viss diezgan ir skaidrs un es varu pateikt, kā labi. Man visvairāk patīk mans profesijas priekšmets, kopumā skolotāja Samanta. Par skolotājiem varu pateikt, ka skolotājas ir draudzīgas, izpalīdzīgas, reizēm mazliet uzbāzīgas, bet tā domas ir pozitīvas. Diezgan labs. Gribētu uzsvert uz skolotāju Kakulinu, ja viņš diezgan labi mācā. Viņš kā cilvēks ir labs un kā skolotājs. Viņš zina, ko dara. Skolotāji var būt jautri, var būt stingri, var būt interesanti. Pie kuriem stundā ir interesanti sēdeni, pie kuriem ir daži garlaicīgi, kuri var aizmigti, protams. Tas ir tā. Jā, bet jebkurā gadījumā mēs skolotājus mīlam. Vienmēr jābūt izpalīdzīgiem, atbildīgiem un zinošiem par savu lietu. Skolotājas Rēzeknes tehnikumā ir ļoti izpalīdzīgas. Viņas vienmēr tevi izklausīs un vienmēr centīsies tev palīdzēt jebkādā situācijā. Diemžēl ir bijuši gadījumi, kad viņas nebija spējīgas palīdzēt, bet viņas tāpat centās dot kaut kādu padomu. Skolotāji saprot jaunu paudzi un mums ar viņiem ir diezgan viegli sadarboties. Man patīk skolotājas tas, ka skolotājs nav ne tikai kā skolotājs, bet skolotājs var būt arī tikai kā draugi. Vai tu gribētu kļūt par skolotāju? Domāju, ka nē. Man liekas, es tādu darbu ilgi neizturētu, un tas ir pārāk grūti priekš manis. Pārāk daudz uzmanības jāvelta citiem. Nē, es negribētu kļūt par skolotāju, jo, manuprāt, tas ir atkal ļoti grūts darbs, un tas tev manās interesēs. Un skolotāji, jūs esat malači, ka izturat tādu slodzi, turaties. Ja man būtu iespēja, es varētu pamēģināt, bet nezinu, vai man tas sanāktu ilgā termiņā. Esmu par to īstenībā domājis, bet gan jau par kādu sporta skolotāju es gribētu kļūt. Diemžēl es nekad negribētu kļūt par skolotāju, jo es zinu, kāds tas grūts darbs ir un cik spēka vajag. Plus tam par to darbu ļoti maz maksā. Grūti pateikt, bet tagad nav tādu mērķu. Vienu dienu jau varētu nomācīties. Visdrīzāk ne. Jo tur vajag stingru tādu, es nevaru tik būt stingra. Es vajag maigāku. Es domāju, ka ne, tāpēc, ka tas ir ļoti grūti strādāt ar bērniem. Skolotāji ir ļoti silni. Es domāju, ka jā, tas ir ļoti interesanti, bet ļoti grūti. Es negribētu kļūt par skolotāju, jo tas ir diezgan smags darbs un maza alga. Nē, paldies. Man nepatīk būt saspringtā vidē, nepatīk būt publiskam un vēl strādāt ar bērniem. Nē, paldies.